13. aina – Miroņu mistērija nāves un āksta izspēle. Kopsavilkums. Šis nosaukums atspoguļo ainu, kurā norisinās dramatiska un kakafoniska miroņu mistērija, un āksts cenšas izvairīties no nāves, izmantojot komiskus un izsmejošus paņēmienus. Aina demonstrē intensīvu konfliktu un spēles elementus, kas parāda galveno tēlu miedarbību un to nozīmi sižetā. Nosaukums norāda uz ainu kā dramatisku un nozīmīgu sižeta punktu. Scenārija teksts. No karaļa mantijas apakšas parādās mana galva. Goda mūzika. Es redzu inkvizitoru un limstošo karali, inkvizitors redz nāvi, kura tiecas pēc inkvizitora kronētās galvas. Es sāku smieties. Dramatisks sastingums. Kakafoniska mūzika. Sākas miroņu mistērija. Nāve dzenas pakaļ inkvizitoram. Viņiem pa priekšu skrien visi histrioni maskās. Inkvizitors nāves bailēs norauj kroni no galvas un met to projām, to uztver laiks. Tiek aizmesti arī pārējie karaļa atribūti, scepteris un mantija, tos uztver liktenis. Visi histrioni sabrūk pie zemes kā maisi, kurus nāve sāk mest vienā kaudzē. Triumfā stāvot virs šiem augumiem, viņi sāk savu mistēriju. Es visu laiku cenšos viņu iznarot, noguļoties zemē un paraujotais kājas, gan arī citādos veidos. Nāve maina savu mērķi un tuvojas man. Es dejoju nāvei priekšā rupju, izsmejošu deju. Vienā mirklī nāve tomēr satvērusi mani un grib mani noskūpstīt, taču es izraujos un parādu nāvei pliku dibenu. Nāve sāk aizvien vairāk trakot, noraujot sev matus un paķirot bungas. Histrioni tveras pie dzīvības. Tad nāve, sagriežot trakā aplī histrionus, dejo baismīgu nāves deju. Histrioni sāk rakties zemē. Vienīgi es vēl dejoju pretim nāvei. Asi apraujas mūzika. Sastingums. Priekškars.